Čau, draugi un sekotāji! Iepriekšējā sērijā par E34 jūs redzējāt, kā mēs jau nokrāsojām buņģu, un šajā sērijā jums parādīsim, ko mēs darīsim tālāk. Un tālāk mēs esam nopirkuši vēl vienu vecu mīzu. Kā jau jūs zināt, vecām mašīnām bez donora gandrīz neiztikt, jo mums vajadzēja ļoti daudz dažādas detaļas, un Jānim bija tāda iespēja nopirkt šādu donoriņu. Un? Čoms izlīdzēja. Jā, Jānis saka. Viņam bija tā. Jānis saka, ka čoms izlīdzēja, un es šodien pastāstīs, kāpēc mēs nopirkām tieši šito mašīnu. Jo ir deficīts ar detaļām, ne? Jā, pirmais jau ir vāks. Šīm ir tiešām labs. Lūku, kur bija elektriskā. Jā, Arī daļai nav elektriski, ir aireniets. Un priekšvāks bija arī. Bet, protams, te ir vēl detaļas, kuras mēs noteikti ņemsim priekš melnā. Rests, visādas tādas sīkumas, tos mums vajag, jo šitie arī viņam bija, salūzuši. Šitās, kas vēl? Kaut kas vēl bija. Aizmugurs lūk, tur vēl labi ir. Šis vienīgais dīzels ir. Jā, bet viņš šitīgi labi lec. Bet no sākuma tagad bišķiņ parādīsim perimetru jums viņam. Jā. Mums joprojām ir neatrisināts jautājums par durvīm, jo visu 4 durvis mums trūkst. Tam Bembītim arī durvis ir pilnīgi sarūsējuši, un šitam ir arī tieši tāds pats stāsts, bet mēs te cītīgi meklējam. Tas laikam tā ir baigā slimība šitiem autiņiem. Nu, mēs meklējam un centīsimies drīz dabūt. Ierakst komentārā, vai Jānim arī vajadzētu tādu projektu mašīnu. Es uzskatu, ka jā, tev to vajag. Forts. Viņam ir forts, jā. Es gaidu sniegu, ka es varēšu bez jumta braukt. Jā, to, kad būs varbūt Latvijā sniegs, tad vismaz te Kurzemes pusē grobiņā. Nē, Latvijā jau būs, bet problēma jau ir te mūsu galā ar viņu. Parādīsim, kā viņu var piedarbināt, vai viņš vispār piedarbosēs. Oi! Neviens dīzels nav tik labi piedarbinājies. Bembi dzīvu. Uzšaukt pa to lukturi. Jā, tad ir. Saplīt. Tu man izdezinās? Te normāli latgalīt ir iekšā. Mums rekli brauksim no tālajiem. O? Kā domā, viņam ir tieši lādēšana? Noteikti, ka nav, ne? Aķīšu lampa deg. Es nezinu, vai cik. Šitus baigi jālauži. Baigi mīkst iet, ne? Domājies, cik viņš gadus stāvēja? Man liekas, ka te, reku mūs vēl var redzēt bišķiņu. Mēs tādā tumsiņā. Lampiņas jau nav ko ieslēgt iekšā. Vai viņi pat ar šķērē ielikt? Baigi laikam Kristanam būs ko darīt. Atbraucām. Kā tādām gaismām var kaut ko redzēt? Jā, vēl ko es atgādināšu jums. Mēs ikdienā tikai netaisam retro autiņus, mēs arī taisam klientiem mašīnas. Ja gadījumā tev kādreiz kaut ko vajag, kontakti ir aprakstā, gandrīz pie visiem pēdējiem video. Un mēs arī taisam parastās ielas mašīnas. Esku durtiņus vajadzēja nokrāsot, arku vajadzēja bišķiņu pietaisīt. Mēs principā nodarbojamies ar visu auto kosmētiku, ne? Jā. Izņemot pēdējā laikā mums baigi nepatīk pulēt. Bet ņemot vērā, cik mums daudz ir projekti ieteikušies. Ar šitiem jau iet, ikdienas darbiņiem grūtāk. Jā, bet mēs strādājam arī ar apdrošināšanas mašīnām. Ja gadījumā tev ir kaut kāds kasko vai vēl kaut kāds negadījums, arī var meklēt mūsu un mēs palīdzēsim. Mēs paši tāmējam un visu daram. Tā mums te iet pagaidām ar visiem šitiem pārējiem projektiem. Bet tūliņ atgriezīsimies pie BMW. Mēs tūliņ parādīsim, ko mēs vēl BMW esam izdarījuši par šito laiku. BMW projekts, redz, ko tagad ir iekonservēts. Tu drīz jau stumsim apakaļ viņa kaut kamerā. Jā, redz, ko saloniņš jau ir sākts lēnām taisīt. Iepriekšējā sērijā, es nezinu, minēju, neminēju, bet
teicām, ka jā, arī līmēsim skaņas izolāciju pilnīgi visam salonam. Tieši šitam autiņam arī viss bagažnieks, viss būs izlīmēts ar skaņas izolāciju. Bagažnieks, durvis vēl. Un plus vēl apakšā zem šīs skaņas izolācijas mēs vēl esam izpūtuši kobru. Un es domāju, ka varētu būt, ka viņš absorbēs un tiešām būs diezgan klusi autiņš. Tā mums te... Tāpat viņš nav baigi skaļš, bet tagad viņš būs noteikti vēl klusāks. Jā, reiku pilnīgi visur. Un arī mēs arī līmēsim uz griestiem tāpatās. Mums bija vajadzīgs donors dēļ lūkas. Lūka mums tagad ir. Lūku mēs te nokrāsosim un tad jau varēs arī stelēt visus griestus un visas pārējās sīkās lietas. Un tad mums ir vēl vāki palikuši un vēl dažas lietiņas, bet to jūs redzēsiet turpmāk sērijā. Jānis priecīgs. Vēl daudz. Te vēl daudz ko likti. Kur? Te salonā. Jā, baigi daudz visādi vadi īstenībā. Viss grīdi jāsaliek krēsli. Jā, mēģinam jums arī parādīt katru sīkumu, ko mēs darām. Arī iekšā, arī pa lielam strādājam ar CRX materiāliem. Arī viņi starp citu pārdod skaņas izolāciju. Arī mūsu mīļos sikens materiālus, jau pie kā mēs esam pieraduši, visus palīgi materiālus. Un paldies liels viņiem un noteikti kādreiz iegriezies jebkurā Latvijas veikalā pie viņiem, jo viņi ir tiešām daudz. Man liekas, kad ir Ventspilī, Reizeknē, Rīgā, Daugavpilī un vēl kaut kur bija. Vēl viena laba lieta būs. Melnie griesti. Jā, starp citu griestus arī mēs griesti paši līmējam. Arī tie ir viss pārlīmēts, stoiks, viss. Kas mums palikā, mums plasmasiņi palika sakrāsot. Vienīgais, ko mēs aizvedām šim aplīmēt, ir pat lūka, vai ne? Sašūtiņu vajadzēja. Sašūt, jā, jo vajadzēja piešūt klāt tos tādus gabaliņus, lai var pielīmēt pie tās lūkas, tā rāmi. Jā, jo mums pašiem nav šujmašīna. Mēs arī nemākam. Jā, bet P-dizains vienmēr ir līmenī ar mums kopā, un tad viņš mums arī palīdzēs. Tā kā to arī uztaisīsim, varbūt, kad kamerā atkal aizbrauksim pie mūsu drauga vecās Flaķens un aizdīsim kādu dīvānu ar viņam. Čau, Pēter. Viņam Ziemassvētku vakarā uzzvanīšu. Jā. Paprasīšu, kas ir griezti, kas ir lūk. Jā, Ziemassvētkos piezvanīsim. Obligāti vakarā viņam jāzvan Ziemassvētkos. Jā. Visiem jāzvan. Un visos sarkanajos datumos, arī pēc 9 viņš pats teica iepriekšējā Meršu sērijā, man liekas, viņš teica, ka viņš ir mieru, ka zvan svētdienā. Tieši tāpat kā mūsu kaimiņiem. Jā, mūsu kaimiņiem arī viņi, starp citu, dos lielās Ziemassvētku atlaides. Bet noteikti, kad šitais viģīgs iznāks, tad jau būs kaut kāds. Tad būs lieldienas, jā, būs lieldiena atlaide. Bet nē, varbūt, ka tagad Kristers jau šo visu montē un jau tuliņ jau būs salicis kopā un to sēriju palaidīs. Starp citu, jā, paldies katram, kas ir piesakojis kanālam. Mēs ļoti novērtējam, tas neko nevienam nemaksā. Uzspiest abonēt pogu un tas paceļ mūsu algoritmu un tad mūs redz vēl visu kaut kur citur. Ja tev tas ir saistošs, tas, ko mēs darām mūsu retro ikdienu un autiņu un viss, kas ir ap autiņiem, tad lūdzu piesako kanālam, būšu ļoti pateicīgs jums, Jānis arī. Jā, un ja Omei ir Androids vai iPhones, tad arī paņem no Omas lūdzu arī pakluso piesako, un tad viņai būs notifications, ka Retrogaraža kaut ko jaunu ir izlikusi. Kāda Oma grib kādu vēršu žigulīti uzkrāsēt? Jā. Vispār man ir tāda viena ķecerīga doma, ja mēs kādreiz dzīvē sasniegtu šim kanālam 10 000 sekotājus, tad mēs noteikti ar Jāni izspēlētu kādu retro autiņu. Iespējams, kad varbūt tas būtu kāds žigulīts, kādam no jums tieši skatītāji. Bet mums vēl bišķi jāpaaugās. Ja mēs izaugsim tik lielu, tad noteikti arī izspēlēsim kādu autiņu pa prieku jums, skatītāji, par to, ka jūs mums atbalstat un arī ieliekat laiku un kādu foršu komentāru. Un, ja mums tas kanāls strauji attīstīsies, tad mēs noteikti arī kādam uzdāvināsim pilnu atjaunošanu, auto atjaunošanu, vienalga kādam autiņam, bet viss ir atkarīgs no sekotāju skaita. Tā kā mēģināsim šogad tos 10 000 dabūt. Jānis jau mēģina jau. Lūk. Skrāpēt.
Nu, ko, draugi, atkal nedaudz atkāpēju. Iepriekšējā video jūs redzējāt, ka es atjaunoju stūri, kamēr Jānis pūta BMW virsbūvu. Tad, nu, lūk, es jums tuliņ parādīšu, kāds ir gala rezultāts stūrei. Redz, kur viņi ir. Atjaunot pilnībā. Bijām pēdizainā pāršajām centru, ja jūs atceraties, kāda viņi bija. Visas plaisas novērsām. Visu. Arī te. Un arī šādas lietiņas, jā, mēs daram ik pa laikam. Atjaunojam, jā, arī vecs stūrīt. Un vēl šādas tādas sīkums, es ko iekš arī viss smuka. Izkrāsot tuliņ, apgriezīšu otrādi, parādīšu, kā izskatās. Arī stūri bija divās krāsās. Respektīvi arī šitā daļa, kā smuki spīd. Arī visas plaisiņas aiztaisījām ciet. Varbūt kāds jautās, kādā veidā es remontēju šitās stūrš. Šis stūrs ir tā, ka tur, kur ir plais vietas, es ar frēzi iefrēzēju tajās vietās, kur ir plaisiņi, un tad es pielēju pilnu ar epoksīdu, bet ar to epoksīdu, ko izmanto laivām. Un baigi ilgais process tas ir, pa lielam šitādi stūri. Pēc dienām ir jāatjauno kaut kādas, 8, 9 dienas, bet tas ir ar visu to, kad, labi, tu strādā varbūt maz pie viņas, laika ziņā, bet tā ļoti ilgi dabūnam uz gaidīšanu. Respektīvi, kamēr nožūst, kamēr tad tu noslīpē un atkal uzklāji, un mēs šo stūri arī gruntējām vairākas reizes arī, lai pilnībā pārliecinātos, kad nav nekur neviena pati plais vairs palikusi, un arī izmantojām sikens epoksīdu gruntu šo tieši. Un tāds ir gala rezultāts. Jā, tas nedaudz atkāpēja. Turpinām BMW projektu. Sveiks! LTD Dāņu uzņēmums. Jānis nepamanīja. Es jums kaut ko parādīšu. Kamēr viņš bēr granulītes, ieslēgsim gaismiņu te. Ofisā. Augstākajā. Office. Un viņš jau ir atkal sakrāsojis kaut ko BMW. Nav baigi daudz detaļas, bet šis tas jau ir. Redz, kur spārniņi. Mūsu sikenīts. Smuki spīd. Tā kā BMW arī virzās uz priekšu. Un tā mums te iet. Starp citu, šodien darīsim vienu lielu lietu. Brauksim pie viena no mūsu draugiem, kurš arī ir jau kaut kādos video redzēts, bet to jūs redzēsiet pēc maza brīža. Lūciņi skaisti. Tā novilcēs smuki. BMW. Kur ir tepiķi pavēlnieki, vajadzētu motoru aizvest, ne? Jā, es vēl neteicu, pie kā mēs viņu vedīsim. To jau mēs kaut kad pateiksim. Jā. Jānis beigs lietas vecs, tad mēs pateiksim. Sveiks! LTD Dāņu uzņēmums. 1,9 TDI taup degvielu ikdienā, bļa. Bez aizmugurējās piedziņas. Kas šitā bija pa mašīna? Ceška, tēdeška? Tēdeška. Kāpēc viņi tā sauc? Es nezinu, kurš to izdomāja. Viņi jau sen jau tautā tā sauc. Mēs tēt braucam pie RS kārs. Viņi taisīs šito te mīzu. Šie arī, man liekas, tuvu retroji, ne? Šī jau ir. Viņi ir jau tricārs. 94. vai 95. gads. Te nav ko viņi likt. Noliksim šitā. Samais gaņģeni. Atstāsim, lai rūc, ne? Jā, man liekas. Viņš vēl joprojām nav labi uzsilts. Ziemā piestāv, ka mašīna rūc. Viņi paši vēl nav atbraukuši. Lacīna, Janka, garāžas. Šis baigā ātri bija. Tos jau bija ātri. Viņš jau, man liekas, bija zemajā startā, ne? Laikā. Viņš jau slēpjās. Labrīt! Bija labs kāds devējs. Kur ir kafija?
Tavā automātā. Nepaņēmām līdzi. Nu, tad aiziet pakaļ viens. Čau. Pa diviem kopā jau tiksiet uz galā. Varbūt. Tā mēs esam draugi tuliņ gatavi vēst šo un šo, nu vairāk šo kluci pie mūsu viena no draugiem. Tad tuliņ krāmēsim iekšā un vedīsim. Ko darīs ar viņu? Ko darīs ar viņu, to mēs pastāstīsim vēlāk. Kā tev liekas, ko darīs ar viņu? Uzgraizīs. Uzšķērdīs? Jā. Winterbeaters. Tas jau vairs nav Winterbeaters. Summerbeaters. Nav baigi klāts turien. Nav baigi klāts to. Domāju, ka nē. No rekā sanāk. Jūs baidījāt. Aizgāja. Nu ko, draugi, esam atbraukuši vienā no manām nelaimīgākajām vietām. Tur, kaut kur ar Moskviču man sanāca ziepes vienreiz. Pēter! Esam atbraukuši, jā, pie mana drauga garā. Aiziesim, apstīsimies, ko viņš dara. Atvedām viņam šo BMW motoru sataisīt. Turbīns kungs. Labrīt! Ploha pa Brit. Čau, draugs! Čau. Ilgi neesi bijis pie mums kanālā ienācis. No. Laimīgi jauno gadu. Ejam, es tev parādīšu. Kā tev iet? Paldies, ka tu mūs izručīs iespējams. Tu domā, ka nesanāks? Es nezinu. Iespējams. Redz, ko ir klucis. Čau. Mārtiņš. Jā, sveiki. Klucis, nolietam kluci. Tā. Garīgs, garākais. Visiem šeit esošajiem. Tā, tu lītās es izdomāšu. Tā, viens sekund. Garais iet domāt. Detaļas ir atnākušas, būsim kaut kādas. Oi. Būs ko darīt. Jūs varat paminēt komentāros, kas te būs, kas te veidojās. Garīgs, starp citu, nodarbojās ar turbo projektiem. Tas ir radiators. Un viņš jau kaut ko stāsta. Te redzēji? Jā, krač, man vajadzēja aizvilkt vai nu šitādu trūbu kaut kur pa tejienu, vai arī kāpēc es nevaru izmantot šito. Cik šitam būs zirgi? Kad 800. Jā, noteikti. Kur viņas likt? Tas ir 8 reizes vairāk nekā manam Moskvičam bija. Jā. 8 kūleņi vairāk var uzmest. 8 kūliņas vairāk nekā Moskvičam. Pēter! Baigais dāmas. Šis ir tavējais vai klienti? Skatieties, skatītāji, šim cilvēkam pensija nebūs, jo visi iet tur. Reki man pensija, jā. Brauc! Nu labi, redz, ko toliņ bišķiņ pensijai sanāks varbūt nopelnīt. Nu jā, atsitīs. Atsitīs apakaļ. Labi! Tagad vēl bišķiņ, Labi! Labi! Tagad esot. Labi, celsim ārā. Nu ko, draugi, motors ir atdots. Ierakst komentārā, cik garīgs izspiedīs no šitā zirgspēks. Tas, kas uzminējis pareizo atbildi, cik izspiedīs zirgspēks no šitā ten dzinēja, garais viena dzinēja uzbūvēs pa 50% lētāk jums. Tu jau tā kā jaunājais sāc, jau garais, tu atbalsti, saka, ko, tu mani atbalsti? Pavēl, grib rullēties. Jā, un kontaktus arī atstāšu aprakstā, bet tie, kur uzminēs vistuvāk, noteikti varēs kaut ko garo sarunāt. Šī bija varēs kaut ko. Brīvdienās un pēc 9. Jā. Svētdienās. Un arī viņam patīk visos sarkanajos datumos, visās svētdienās zvanīt vakarā pēc 9, un tad viņš arī iedos vismaz 25% atlaidi jebkuram darbam, ko viņš dara. Iespējams, tuliņ dabūšu pa pakausi, bet, nu, turpin sakot līdzā un gaidīsim lielo iznākumu. Jāsāk domāt. Ilgi neesam bijuši pie mūsu draugiem. Autokrāsās. Paldies. Krāsmā. Oi! Galvenais krāsmā aiztītājs.
Pastāst, kā baloniņš pildās. Tev trīc roka, un tā ir, ka telefons zvan. Tev Jānis varētu palīdzēt bišķiņ. Nevar trešās mājās tā darīt. Jā, mēs to noskaidrosim, kas ir jauns veikalā. Es drīkst O, konšu. var jau prasīt. Ui, es pats pēdējo konšu apēdu. Tu jau neesi izbērs. Nu, bet Ui. speciāli. Šitās ir no mēres? Pagam, mēs Nē, varam, tās mums īpašās ir varam ņemt līdzi. raga īpašās konšas no Maksā ragā. Maksā raga. Tas ir īpaši pasūtīts no krāsu atlikumiem. Pašas labākās. Es Šķēdītāji garš. Es tev absolūti neticu, bet tu jau varēsi mums pastāstīt, ne, kas pa jaunumiem ir veikalā. Jaunumi. Nu, zin kā, kaut kā gads mums ir sācies tā lēnām un augsti. Mums, kas mums te tāds jauns, es jau arī sociālajos tīklos šo to ieliku jau Jā, mums starp ir citu, piesakojiet viņiem TikTokam, ne? TikToks, jā, TikToks ir Arī ir Liepāja vēl pietrūkst. Raks Liepāja, jā, un ir arī Facebooks un Instagrams, mums Viss notiek? viss notiek, jā, aktīvi cenšamies darboties, šī man tā kā apņemšanās šogad. Darboties un likt visu kaut ko tais sociālajos tīklos, tā nav mana naturālā vide, tāpēc es cenšos. Un tā kā mums no jaunumiem ir Dina kaut laka. Šito es redzēju TikTokā. Yes, redz, tu jau esi kaut ko iečekojies un Maksā ragā arī iekomentēji. Komplektiņš ideāls, 15 litri produktu. 15 litru prieks. 15 litri prieka, jā, Es laiz vecs. Viņam ir problēma, viņam ir viena dziesma pieķipus. LTD. Dāņu uzņēmums. Dāņu uzņēmums. Es redzēju. Man ir prieks, es nezinu, ko tu runā. Viņa redzējis. Viņus filmēšanos vēl šodien nav baigi aktīvie, bet es pat mēģināšu kaut kādu slēpto kameru uztaisīt kaut kur. Nezinu, kā kamīniņš kurās. Vispār ne pat tēma bišķiņ, bet te ir silts tagad. Mums arī šitāds skapis ir darbiņā. Mums jaunāks. Jā. Šito kobru mēs jums arī parādījām. Mēs filmējām, ne? Jā. Jā, iepriekšējā sērijā. Man liekas, bija jā, pa kobru. To jūs teicat, zināt, viņam baigi labs skidons ir 25 eiriķi. Ja jūs pateiksiet maksā ragā, tad būs 25% atlaidi. Tas viss ir fake news, viņš runā muļķības. No 25% atlaid no pilnās cenas, kur ir kaut kādi 40 eiro pa baloniņu. Tā kā tur jau sanāk, plus mīnus varētu būt arī tā. Mums vēl viens jaunumiņš ir. Roberlo špāķi, šitā ir tēma. Viegli slīpējama, ļoti labi saķere ar visām virsmām. Šitas birks antistatiskā pistola viņām. Nē, es ņēmu šo kobru un šī nāks dāvanā. Es tev iedošu vienu kobras baloniņu dāvanā, es nopirks pistoli tagad. Vienalga, es to kobru varu nopirkt pa pilnu ciparu, bet es ņemu to pistoli dāvanā. Tāda akcija mums pagaidām vēl nav. 599. Lētāk nebūs. To var varbūt pastāstīt, kam viņi ir paredzētā pistola. Lai skatītāji zina. Šitais ir, vai ne, tā kā bija tās Sega komps kādreiz, tas pīlīts. Jā, tikai bišķi krutāk. Šitā te nošaus visu elektrību no detaļām nos, lai neveidojās ezīši un visu kaut Viņš kādu brīnumu. pastāstīs. Nu, ko es varu pastāstīt par viņu? Viņi runā pat par sevi. Es zinu priekšvēsturi. Viņi esot no Spānijas, ņemot vērā, kad viņi no Spānijas, tad ziemā viņi nestrādās, jo būs viss sasāls. Spānijā viss. Nu, zin kā, varbūt jau uz ielas gluži nekrāso, tad jau kaut kas sajies. Jo uz ielas, nu, varbūt nevajadzētu izmantot jebkādu veidu ieročus. Bet tā jau diezgan saulains ārā ir un laiciņš foršs. Re. Bija reiz tāds notikums. Starp citu arī varat pašķirstīt. Es starp citu gribēju atkārtot nopostot jūsu vizīti tikko veikalā. Cilvēki ir sasaluši un nezinu, ko darīt. Tur paskatīties YouTube's retro garažas video, kur viņi ciemojās ragā un varbūt to kaut kur citur. Jā, varbūt. Un tad visi uzzinās, vai Pēterim to vajadzēja. Uz to jautājumu es vēl šobrīd nevaru atbildēt, bet šis ir vispār Bambi video tagad. Jā, tā kā turpinam atbalstīt savējos, Zemnieku iela 1A, Liepāja. Nu ko, draugi, turpinām BMW projektu. Un šodien būs vēl viens liels pūtiens. Kas šodien par dienu? Ceturtdiena. Pūtienu dienu. Jā, mēs krāsosim pēdējās detaļas. Nu labi, vēl durvis vajag.
Jānis šobrīd gatavo gumijas, viņš spiedīs te. Tā parasti dara apkārt, ne? Jā. Ar tādu lenti. Tūliņ pafilmēsim, kā viņam rokas trīc bišķi. Jā, te ir sagatavotas ručkas, mazās detaļas, aizmugurs vāks, ap 2 buferi, ka varēs pavingrot šodien. Tas notiek tā. Un netrīc rokas. Nesatraucies. Tagad aplīmēs kontūrus, pēc tam iespiedīs mastiku. Man liekas, jā, pareizi, nevis gumiju, bet mastiku. Un tad jau būs lielā krāsošana, bet to jūs tuliņi redzēsiet. Ko mēs tā darīsim? Maisīsim zapti. Mēs taisam colorbildu. Jā, colorbilds ir pūtiens, šķidrums. Šķidrs pūtiens, ko būšu apakšā pirms... Vienmērīgs tons būs pēc tam, pat cik Jā. mēs melni arī viņu krāsojam. Pirms krāsošanas, jā, kā jūs zināt, kad viņš būs melns, viņu pūšu apakšā tikai tādēļ, lai būtu vienmērīgāks krāsas tons, jā, un vispārējais. Nu, slānis, es laikam nepareizi jums izskaidroju, bet tie, kam vajadzēs, tie sapratīs. Tādām vietām, kur caurslīpējam kaut kādu tādu, lai nekādu parasti noslīpējam, viņš tāds raips ir. Jā, citreiz tā ir. Tu visu smuku vienmērīgi nopūtīs melnu, pēc tam melno krāsiņu uzlaidīs un būs skaisti. Un otrs, tas baigi iekonomē krāsu arī. Jā, starp citu, šis arī iekonomē krāsu un uz lieliem projektiem noteikti to var ņemt vērā. Bet tas ir ne tikai sikenam, man liekas, kad vēl Ir, bet viņi vienkārši nosaukums savādāk ir. Kamēr Jānis taisa colorbildu un apakšiņu, ko pūtīs, parādīšu, kā izskatās detaļas. Tikko uzcepts uz krāsošanu. Kapots. Viss pārējās lietiņas. Mūsu draugs sikenīts. Un raks, protams. Bez raga noteikti mums nebūtu iespējas dabūt sikens materiālu, tāpēc arī iesaku jums kādreiz arī paprovēt ar viņu pastrādāt. Baigā tēma. Saku tiešām tā, kā ir, tiešām baigā tēma. Tā kā jā, tuliņi laižam virsū colorbildu uz šīm detaļām, taisam viņus melnus un sākam krāsot. Nākamā diena pēc gada. Redz, ko ir kapotiņš nokrāsots. Vakar izdevās forši sakrāsot visu. Spīd ļoti labi. Tā var redzēt. Sikens ir tiešām baigā tēma. Atkal viņš ar to savu kino kameru. Tā, draugi. Esam atbraukuši atkal pie viena no mūsu bestījiem. Viņš ir kaut kur tajos lodziņos. Ko tu atvedi? Beņķis E34. Tā ir, ka nav darba mašīna, ne? Pasies, 2 beņķus var ielikt. Jā. Ja gadījumā, kas ir tagad, jūs zināt, kad kabrioletā var ielikt 234. krēsls ādinieks. Noteikti, ka neādinieks arī var ielikt. Labi, ejam augšā pie rītīgā. Kāpēc man liekas, ka tas krēsls ir lielāks par tevi? Nesatraucies, tev visi zem kontrols. Labrīt! Rīk. Tas uzreiz sejā jau stumto GoPro. Kino kameru. Profilē, nē. Profilenē. Kas tas tāds ir? Kā tev iet? Vēl tuvāk, nevar. Mēs tev atvedām to, ko mēs Nedarb, ja? Viņš aizgāja prom, viņš pamet. Jā, viņš pamet čatu, viņš ir Pamet nosauts. Būs šis tas jāuztais atkal. Labi. Kārtējais projekts, kārtējais darbiņš. Kādu mēs liekam to Īsto melno, es tā sapratu, bet dakota, napa vai... atnāks garais kolēģis, tad jau izlēmsim tuliņ. Šis ir garais kolēģis? Jā. Kāpēc tu viņu apcēl? Kas te top? Tur. Toyota. Domā, klients būtu priecīgs ar šitādu dot viņam vienkārši.
Jā, gatavs. Gribēju lētāk. Gribēju lētāk. Eku BVM. O, tev patīk katalogs? Jā, tas viss ir kā toņi. Kad viņš Šis ir tāds, ne? Kurš? Šis tāds Jā, izskatās. paga? Jā, kur ir. Bizons. Bizons. Eku te ir šī tāds tempas. Bizons bija līm, nevis audum. Jā, tas ir ražotājs. Nāc garais. Garākais nāk. Eku tā struktūra izstāst šitādi. Pēters ir šokēts. Kāpēc? Es jums saku garais, kāds garais, kas runā? Es jau esmu garais. Viņš ir garais. Redzi, reku ir tāda struktūra, tāda paša, tikai šitai tā nu tā. Šitā ir smuki ir. Jā, nu šis ir reku tas pats, reku Bet šitai tu divi. varbūt- Pasties, lūdzu. Jā, Reku tā ir šitā āda. Redzi, šitās ir divas viņi. bet varbūt, ka rauja gaišo, ne? Tas būs. Šitam bembim. Bembim gaišā? Nu jā, man teica, šo pasūtīju. Kas tā teica? Kas man teica? Manīja Pēters. Kas tur galvā? Nē, es rādu to struktūru. Salonu. Es jau jokoju. Šodien pirmdiena. Melo. Jā, jokoju. Jok, Pēters. Pagai, es jau varu kaut ko arī uznest. Tu jau kamerā tur. Šitiem galvas balstiem, ja te nebūs pa smagu. Labi, ir es ātri Vai, ej. aiziešu. Man sarāja durvis aizmirs aizvērt. Kā siltumu jau taup tagad viss. Granula deficīts. A, kur ir tie balstiņi? Tajā mašīnā? Jā. Skatās starter pak. Vadi, bet šitie paši taisīt. Tas ir tā, lai glābtu cits, ne jau Ford. Jā. Paga šito un šito mazo, ne? Jā. Ok. Mācis sprādzēm savu. Jā, bet es nezinu, varbūt, kad vēl kaut kas trūkst. Nē, ka šitā ir tāda. No sākuma domāju, viņi jau varbūt glābties krāsot. Nu, ko tu tad spaina krāslīs Bet virsū? tagad izdomāju glābties ar Ādas maiņa. ādas maiņu ar rokdarbiem kārtīgi. Jā. Bet tev jau patīk 34. Jā, Kaut es jums kādos vairāks video- esmu uztaisījis. Kaut kādos idiotos teicis. Man mīļākie, vispār BMW mīļākais. Jā, Dzīves sirsniņā. jā, man arī. Es esmu tiks bembists. Es pat tev esmu palīdzējis ar vienu 34. vienreiz. Es tev griezts iedevu. Jā, pareizi. Bija tāda lieta. Bija Jā. tāda, jā. Un viņi brauc starp citu tagad. Jā, Jā, jau pat turās, pa brīnu. jā. Garajam ir problēmas. Tur esenieks stāv. Tur nevar tiem. Tur ir pielikt, zin, kaut kādu to trako mūziku no vecām Krievu filmām. Ехал я домой с работы в Мерседесе 600-м. Тачку снял на выходные, прикупил штаны блатные. За окошком Kad tu taisīsi bagažnieku šito ten tirdziņu tūrs vai andelēs vai Tās jau joks tur. joks tur. Labi, man vajag garais, lai arī nāk un apceptē sodās. Mēs paši uz savu galvu kaut ko. Šitā ir īsta. Tā ir tā, kas nāk ordināli. Nu, Izplūcoties tur lejā, ja? nē, nebija vārda apmaiņa. Jā, viņš mierīgs cilvēks. Viņš jau beigsies dabūja pa muguru. Kas? Tu? Nē, Tagad līdz. Reku, šitā ir tā āda. Vajag tādu pašu? es domāju, ka jā. Tā ir oriģināla. Tur viss tā mašīna būs mela. Jā, redzi, ka BVM katalogs. nu, jā. Redzi, BVM rakstīts. Tas jau ir tikai pieprintēts klāt. Nu jā, es pats marķieru uzvilku. Nē, ka šitā būs īstā. Vairāk jautājumu, ne? Jā, tad jau pēc kāda laika Jā, tiekās. pēc kāda aiziet lejā uzpīpāt, un tev būs gatavs. Labi? Būs gatavs pasūtīt ādu. Mēs nebraucam ar to. Nē, Jā. kafiju uzcienāt un viss. Labi, tad jau aizkadrā mēs, tagad tiksim Jau gatavs galā. būs. Jā. Labi. Īstenībā jums būs ātri tas gatavs. Mums gan būs bišķiņ jāpagaida. Nu ko, draugi, esam veiksmīgi iedevuši B-dizainām salonu sašūt. Un tagad jā, gaidīsim, kad saliks sašūs salonu, vēl atvedīsim apšīvkas uztaisīt. Un jā, tad jau sāksim visu foršu komplektēt kopā. Un tad jau tuliņ iespējams jau būs finiša taisni. Tā kā vajag labi, kad ir tādi cilvēki mums apkārt, kas ar visādām foršām lietām nodarbojās un dara lietas, jā. Leksim un gaidīsim nākamo sēriju. Nākamajā sērijā sāksim visu lēnām stelēt kopā, meklēsim pēdējās detaļas, kuras mums ir vajadzīgas. Sāksim veidot autiņu. Tā kā paldies, skatītāji, ka tu seko mums līdzi. Un tev interesē viss šis, ko mēs darām, kas ir saistībā ar projektiem lielākiem un mazākiem. Un noteikti uzspied abonēt pogu, jo pavisam drīz jau būs atkal jauna sērija. Tā kā, jā, paldies jums un tiekamies!